Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 1. nodaļas no 26. panta. Bet 6. mēnesī eņģeli Gābrielu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nācereti pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienācis sacīja: Esi sveicināta, tu apžēlotā, tas Kungs ar tevi. Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu. Un eņģelis sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņu sauks par visu augstākā dēlu, un Dievs tas Kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: Svētais gars nāks pār tevi, un visu augstākā spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece, savā vecumā arī ir grūta ar dēlu un iet tagad 6. mēnesī, tā, ko dēvē neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija sacīja: Redzi, es esmu tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Āmen. Paldies, Kungs, par tavu svētu vārdu, par tavu prātu. Nāc pie katra no mums, palīdzi mums pieņemt un saprast tavus vārdus, lai tie mūs stiprina un vada ticības ceļā, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodien, 25. martā, mēs atzīmējam ne tikai mūsu piemiņas dienu, bet šodien pasaule atzīmē Marijas pasludināšanas dienu. Un par šo notikumu mēs tikko lasījām. Marija ir pati izredzētākā no pasaules sievietēm. Tā saka viņa pati, un tā par viņu saka pravieši un eņģeļi. Bet tādēļ vēl nav pamats viņu pielūgt kā dievišķu personu. Viņas brīnums ir tajā, ka viņa ir parasta sieviete. Dieva svētīta, bet pati svētību neizraisa. Tādēļ ir nepamatoti, ka pie Marijas vārda tiek pielikti Dievam vien piedienīgi tituli. Šodien daudz kur vairāk pielūdz māti, nevis viņas dēlu, sakot, ka viņa saprot labāk mūsu ciešanas, ka viņa esot uzņemta debesīs un tur kronēta par debesu valstības ķēniņieni, lai būtu kā starpniece un aizbildne dēla priekšā. Tam nav pamata. Nav nekur un nekādi rakstos tas pieminēts. Un arī šķīstā jaunava viņa nebija līdz mūža galam, jo tas gan ir teikts, ka viņa pie Jēzus atnāk ar viņa brāļiem. Evaņģēlisti Lūka un Matejs apraksta Marijas un Jāzepa izcelsmi. Viņi abi ir no Dāvida cilts. Lūka sīki visu ir izpētījis, kā pats raksta, un tās vietas, kur stāstīts par Mariju, viņš varēja uzzināt tikai no viņas pašas liecības. Marija, Marijam, rūgtā, tā šis vārds skan tulkojumā, un tas var būt
arī met kādu gaismu uz viņas likteni. Viņa ir Elizabetes tuva radiniece, varbūt kāda māsīca, tikai Elizabete jau varētu būt 80 gadu vecumā, kamēr Marijai varētu būt 18. Sadarināta ar Jāzepu. Tas nozīmē tikpat ciešas saites kā laulātiem, tikai nedzīvo kopā un nav bijis intīma attiecību. Pārtraukt šādu apsolījumu var tikai kā šķiršanos ar kaunu. Kāds gan ir bijis iemesls, ka šī laulība nav notikusi. Tas izskaidro, kādēļ Jāzeps grib klusi atteikties, jo viņš negrib kauna Marijai, tātad patiesi mīl viņu, kaut tā arī gaida bērnu. Bet Marija, no eņģeļa uzzinājusi par Elizabetes gaidāmo bērnu, kā teiktu modernie šodienas rakstnieki, ak vājība, tavs vārds ir sieviete. Vajag taču kādam izstāstīt par savu gaidāmo, un kas gan labāk sapratīs, ja ne tāda pati sieviete, kas līdzīgā stāvoklī. Un Marija bez kautrēšanās, no kurienes tad viņai tas bērns, dodas pie Elizabetes. Arī Elizabetei pēc neauglībā nodzīvotā mūža gars ir devis bērniņu, jo dzīvību dod gars, ja vien nav kāds mehānisks vai cits medicīnisks šķērslis. Un Elizabete neko nezina par Mariju, bet viņas bērns salecas, to sajūtot. Un tā šeit visur parādās Dieva atklāsmes darbība. Vai nu tā ir aprakstīta kā eņģeļa teikta, vai citādi, šeit veidojas pasaules lūzuma notikums. Marija atbild ar Dieva slavēšanas vārdiem, kas ir zināmi kā magnifikat. Tie lasāmi šeit pat tālāk Lūkas evaņģēlijā no 46. panta. Mana dvēsele slavē to kungu, mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Marija slavē tikai Dievu, nevis sevi. To vajadzētu turēt acu priekšā tiem, kas grib Mariju pielūgt. Viņa rāda Dieva varenību un savu pazemību. Viņa netaisās slavēt kaut ko labu sevī, bet tikai Dieva īpašības, viņa spēku, žēlastību, svētumu. Viņa atzīst, ka Dievs ir darījis varenas lietas viņas dzīvē, bet ne otrādi. Šī slavenā Marijas dziesma runā par Dieva godību, par viņa elkoni, viņa uzticamību cauri laikiem. Un Marijas slavēšana nāk no sirds dziļumiem. Viņa brīnās, kā Dievs, kurš ir tik svēts, varēja tādas lielas lietas darīt tik necilai sievietei kā viņa. Marija priecājas, ka tieši tāds ir viņas glābējs, kura mīlestība nāk pār tiem, kas Dievu bīstās, un tādēļ arī pati ar bijību pieņem viņa gādību. Bet dievišķā prāta izpausmes nevienmēr parādās tā, kā būtu mums gribējies. Mēs neko nezinām par Jēzus bērnību un viņu mājas ikdienu. Aprakstīti ir tikai daži notikumi. Arī par Marijas kā mātes un Jēzus kā dēla attiecībām evaņģēlijos ir tikai dažas epizodes. Un zīmīgi, ka tie ir gadījumi, kas parāda, kā viņš samērā asi izsaka, ka vecāku vara nedrīkst norādīt, kā viņam jāpilda sava kalpošanas misija. Tajā viņš ir pakļauts un klausa debesu tēvam.
Viņš neizrāda nekādu necieņu, ne mazākā mērā, bet tajā pat laikā skaidri norobežo māti Mariju no tā, ka viņa kaut kādā veidā varētu ietekmēt viņa godības parādīšanos. Kāzās, Kānā, Jēzus veic savu pirmo brīnumu zīmi. Pēc lasītā var saprast, ka Marija tur ir vairāk kā viesis, jo nama saimnieks ziņo viņai, ka vīns beidzies. Iespējams, ka viņa ir pat saimniece vai kāda organizētāja, bet par Jēzu ir teikts tikai tas, ka viņš arī ir šeit ar saviem mācekļiem, bet nekāds īpašs viesis. Diez vai Marija gāja pie dēla, gribot, lai tas rada no vīna, no ūdens vīnu. Tas būtu diezgan absurdi. Drīzāk tā varētu būt bijusi kāda atbalsta meklēšana uzmanības novēršanai. Kā mēs rīkotos tādā situācijā? Sāktu kādas citas aktivitātes, celtu visus augšā no galviem un aizrautu ar kādām darbībām, un ja tur Jēzus bija ar mācekļiem, tad viņi varēja uzsākt ko jaunu. Tā mēs varam izdomāt savā cilvēku prātā. Bet Jēzus dievišķums nosaka, ka viņš zina, vienmēr zina, kas viņam ir jādara un ko viņš darīs turpmāk, un savas domas viņš nekad nemaina. Arī šeit viņš zina, ka viņš tūlīt pārvērtīs ūdeni vīnā. Bet izskatās, ka tas tiek darīts pēc mātes lūguma vai norādījuma, un viņš ir spiests asi, nosaucot Mariju par sievieti, teikt, mans laiks nav pienācis. Tikai jāsaka, ka tas asums izklausās tā mums. Bet vai mēs neesam dzirdējuši, kā mūsu jaunieši pusauģu vecumā un sevišķi svešu cilvēku klātbūtnē aizmirst teikt mamucīt, kas ir ko ēst, bet sauc māti vārdā, tā kā visi pārējie. Tas tā dīvaini un jautri izklausās, bet galīgi nav nekas slikts. Toreiz jūdiem tāda pieņemta uzruna bija sieva, sieviete. Tomēr pārmetums Jēzus vārdos bija izteikts skaidri, un māte neapvainojas. Tad jau vairāk jautājumu izsauc Jēzus bērnības notikums, kur viņš nozūd no vecākiem templī. Un pēc tam Marija pārmet, kā tu varēji mums ko tādu nodarīt? Tas patiesi bija liels pārdzīvojums, kad viņi ar Jāzepu visu Jeruzālēmu pārstaigāja viņu meklēdam. Jēzus bērna atbilde toreiz skan tā kā no cita līmeņa. Vai tad jūs nezināt, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Arī Kānā mātei būtībā tika pateikts, ka viņa nevar ietekmēt dēla garīgo kalpošanu. Kā cilvēks, viņš bija viņas dēls. Kā dievs, viņš bija viņas kungs. Viņš atbild kā cilvēks, bet rīkojas kā dievs. Pārvērš ūdeni vīnā. Pēc šī notikuma Marija vienmēr paliek cilvēku līmenī. Viņa necenšas stāvēt blakus vai kā izcelt savu nozīmību, kā šodien cilvēki viņai piešķir. Viņa neprasa kādu dziedināt, palīdzēt, nelūdz par radiniekiem vai pati par sevi, nekā no tām attiecībām, kuras viņai pieraksta. It kā viņa debesīs tagad kārtotu sava dēla lietas. Kādēļ, ja viņa to nedarīja virs zemes? Tikai vienu reizi evaņģēlijā ir attēlots, ka māte ar brāļiem dodas Jēzum palīgā. Tad, kad viņš ir cilvēku aplenkts, tā, ka tur neklāt tikt, ka viņš nav ne ēdis, ne dzēris, un vispār nevar vairs saprast, vai aiz noguruma viņš ir savā prātā. Tas cilvēciskā līmenī atkal ir saprotams.
Vieni ir gatavi Jēzum drēbes noplēst, lai tik viņš palīdzētu. Un arī no viņu tuviniekiem, ka viņi metas viņu aizsargāt. Un vēl tur ir rakstu mācītāji, kas apsūdz viņu ķecerībā. Kam tas viss Jēzum vajadzīgs? Tā domā māte un brāļi, bet viņš mātes un brāļu atnākšanu izmanto tikai kā līdzību, nevis iespēju aiziet no šīs burzmas. Viņš saka, ka tikai tie, kas pilda Dieva gribu, ir viņa īstenie brāļi, māsas un māte. Tas ir garīgās kalpošanas līmenis, kurā arī mēs cenšamies būt kā viņa īstenie tuvinieki. Bet māte Marija kalpo cilvēciskajā laukā, mazgājot putekļainās drēbes un vēlāk slaukot asinis. Viņa kopā ar visiem klausījās arī par to, kā viņš pravieto par savu nāvi. Viena reize bija pat tāda, ka mācekļiem likās, ka viņš runā par savu pašnāvību. Tik skaidri viņš to stāstīja. Marija šajos brīžos droši vien atcerējās Simeona pravietojumu pēc viņa piedzimšanas, ka zobens caur viņas sirdi spiedīsies. Vai mazums mātēm pārdzīvojumu bērnu dēļ, bet tikai tagad viņa sāka saprast, ka viņas ciešanas būs īpašas. Nav mātes, kas par dēlu nāvi zinātu iepriekš un zinātu, ka nespēja to nekā novērst. Māte gāja līdzi Golgātas ceļā, stāvēja kopā ar dažiem mācekļiem krusta priekšā, nevarēdama palīdzēt. Tikai klāt būdama, viņa nevarēja pat roku savam mirstošajam bērnam paturēt, jo paaugstināts viņš bija, augstu virs zemes, viņa netika klāt. Dieva gars bija tas, kas pārcēla Jēzus cilvēciskās ciešanas garīgajā kalpošanā. Kā Dievs, viņš nesa cilvēku grēkus uz sevis, un neviens cits, ne māceklis, ne apustulis, ne pāvests, ne arhibīskaps, un arī ne māte nevarēja palīdzēt Jēzum šajā kalpošanā, kurā viņš kļuva par Kristu. Tāds gods pienākas tikai viņam un nevienam citam. Un arī šajā pēdējā brīdī Jēzus pats palīdz Marijai, atkal saucot viņu par sievieti. Sieva, redzi tavs dēls, un Jānim viņš saka, redzi tava māte. Tas ir pēdējais viņa cilvēka darbs, uzticēt rūpes par savu māmiņu, savam māceklim, kurš nebaidījās stāvēt pie Golgātas krusta. Šodien mēs atceramies latviešu tautas ciešanu ceļu. Arī tajā parādās tautas garīgais spēks, kas dažiem ļāva izdzīvot un atgriezties mājās. Un šodien mums ir svarīgi ieraudzīt tieši šo mūsu tautas garīgo kalpošanu, kas tajā atklājas. Ir grāmatas, kurās aprakstīts pārciestais, bet aiz tā ir jāsaredz dvēseles spēks un gars, kas to uztur. Tad neviena mūsu priekšgājēja mūžs un arī nāve nebūs bijusi veltīga, bet uzturēs, stiprinās, rādīs piemēru mums šodienā. Arī Marija pēc kāda laika sāka saprast dziļāk sava dēla īpašo kalpošanu. Radnieciskā tuvība palika atmiņās, bet ikdienā viņa kļuva par Kristus īsto tuvinieku. Lūka piemin viņas klātbūtni svētā gara došanas brīdī, bet nereizi Marija nav pieminēta nevienā vēstulē.
Ir pilnīgi skaidrs, ka neviens viņu netaisījās dievināt un pielūgt. Daudz svarīgāk bija apgūt un piepildīt viņas dēla mācīto un dāvāto. Marija bija pati neparastākā sieviete, jo viņu vienīgo uz pasaules Dievs lietoja tik neparastā veidā. Bet, lai tas piepildītos, viņai vajadzēja būt visparastākajai sievietei, kas vienīgā var laist pasaulē jaunu dzīvību. Marija pielūdza savu Dievu un uzticīgi pildīja viņa prātu, gan dzemdējot, gan audzinot, gan ejot līdzās ciešanu ceļā. Un tas ir katra Dievam uzticīgā cilvēka ceļš. Tāda bija Marija, un tādu kalpošanas piemēru viņa rāda arī mums. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu draudzi, svēto biedrību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un mēs lūgsim Dievu. Debesu Tēvs, visvarenais Dievs, mēs lūdzam to Tevi kopā ar māti Mariju, lai viņas dēls, kas valda debesu augstumos, ar savu Dieva žēlastību ir arī pie mums un atvieglo mūsu tautas ciešanas. Šodien mēs pieminam Tavā priekšā tos cilvēkus, ģimenes, bērnus un zīdaiņus, kuru dzīves ceļš pēkšņi izbeidzās. Katra viena ceļš aprāvās, lai izveidotos kopīgs ciešanu un nāves ceļš, kuru viņi visi, daudzie tūkstoši, gāja kopā. Ļaunais nevar uzvarēt mūžīgi. Pie viņa nav atslēgas, kas spētu aizslēgt cilvēku un Dieva mīlestību. Tie, kas atgriezās, liecina patiesību, lai mēs varētu stāvēt pret ļauno. Mierini tos, kas ir sāpēs. Esi klāt visiem radiniekiem un tuviniekiem, draugiem un katram no mums, kas esam netaisnīgi zaudējuši savus mīļos priekšgājējus. Mēs šodien īpaši aizlūdzam par Bisteru ģimeni, par Mārtiņu un Merfitāri, kuri šajos smagajos represiju ceļos veselību zaudējuši, šo dienu vada slimnīcā. Dievs pieskaries, stiprina viņus, lai viņi ir ticībā un paļāvībā pie Tevis. Dod mums savu mieru katram, vairo ticību un iepriecina mūs cerībā, kādu mūsu kungs ir atstājis pasaulē. Mēs pateicamies, ka mūsu sirdis ir dzīves un ka tās sāp par katru netaisnību. Vieno mūsu Latviju kopīgās sāpēs un kopīgā cerībā. Uzklausi mūsu sirds lūgšanas šajā piemiņas brīdī.